Jelgava ir metālapstrādes pilsēta, un kā ierasts, līdz ar festivālu Mehatrons norisi klātesoši ir arī Jelgavas amata vidusskola. Mehatrons tā ir svēta lieta, man liekas, pilsētai, Jelgavas amatu vidusskolai un visiem metālapstrādes uzņēmumiem. Tā kā mēs esam skola, kura jau, manuprāt, vairāk kā 15 gadus sagatavos iedzīs speciālistus, mēs esam stipri, mēs esam nokomplektējuši skolu un esam tik piepildīti, ka atkal varam priecāties. Skatoties apkārt, man pārņem tiešām neviltots prieks, ka mūsu izstādē ir tik daudz jaunatne, un to es varu apgalvot, ka katru gadu interese paliek arvien lielāka. Ir arī zināms tas, ka ir ļoti labi darba vietas dabonams pēc mūsu skolas beigšanas, un mēs cenšamies sekot līdzi visiem jauniem strāvojumiem, kas ir pasaulē, lai mūsu jaunieši jūt, ka mēs visu laiku attīstamies. Man priecē, ka šodien ir tik daudz cilvēku, kas interesējas par metāla apstrādes profesiju. Un, protams, mēs esam pieradinājuši apmeklētājus pie tā, ka amata vidusskola piedāvā arī iepazīt kādu no ēdināšanas specialitātēm. Iepriekš tie bija pavāri ar ārā gatavotu zupu, šodien tie ir konditori, kuri sagatavojuši 5 dažādus našķus un priecē gan lielus, gan mazus. Te ir konditoru grupa, 3. kurs, kuri kopā ar manim uztaisīja visus šos gardumus. Mēs vienkārši vēlamies iedot nelielu prieku pasaulē, lai labi garšo.